Es piedalījos Jauniešu aizstāvības akadēmijā Gulbenē, kura laikā tika izstrādāti ieteikumi, kā iesaistīt neaktīvus jauniešus un kādus pasākumus viņiem veidot. Pateicoties tām, jauniešiem izveidojas iespēja spēlēt volejbolu, kā arī tika organizēti vairāki jauniešu pasākumi un dažādas aktivitātes. Piemēram, pargajieni, orientēšanas, diskotēkas, nakts volejbola turnīri, sporta aktivitātes un citi pasākumi. Katru mēnesi attālināti mums notika tikšanās Zoomā ar Jauniešu aizstāvības akadēmijas pārstāvjiem. Projekts mums notika vairākās vietās – Rēzeknē un Gulbenē. Gulbenē bija sākums, kur mēs uzzinājām daudz informācijas noderīgas. Mēs piedalījāmies dažādās komandās, bijām sadalīti komandās, kur iepazinām jaunus cilvēkus, motivējām sevi uzstāties vispār priekšā visiem. Projekta ietvaros notika apmācības jauniešu interešu aizstāvības konsultantiem, kā rezultātā notika jauniešu līdzdalības darbnīcas, tika novadītas 2 līdzdalības darbnīcas jauniešiem. Un tad nākamais mums bija jauniešu interešu aizstāvības akadēmijā, kas notika Gulbenē, kur jaunieši strādāja kopā ar ekspertiem un izstrādāja pasākumus, izstrādāja noteikumus. Un tad katru mēnesi mums notika jauniešu līdzdalības platformas projekta ekspertu tikšanas, kas notika Zoom, notika lekcijas par resursu piesaisti, pasākumu organizēšanu, visādi knifiņi, kā veidot produktīvas sarunas ar lēmumu pieņēmējiem, par interešu aizstāvību, par savas idejas popularizēšanu, par radošu pasākumu organizēšanu, kā strādāt ar mēdījiem, kā plānot Facebook publikācijas. Notika individuālas konsultācijas jauniešiem, kur viņiem bija iespēja ar ekspertiem izrunāt visus jautājumus. Varējām mācīties viens no otra. Projekta ietvaros mēs organizējam dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem, un tad viens no tām ir volejbols. Volejbols mums notika katru nedēļu, volejbola turnīri ar deputātiem un lēmumu pieņēmējiem, pārgājiens, kulinārijas darbnīcas ar deputātiem. Tad jauniešiem bija visdažādākās iespējas, un mēs arī tā turpināsim. Ļoti forši pavadīt laiku ar draugiem, paspēlēt volejbolu. Šeit interesanti vienkārši spēlēt kaut ko jaunu uzzināt par volejbolu un vispār par visādiem turnīriem. Arī mums notika projekts Rēzeknē, kur mēs varējām montēt video, filmēt video un viss tāds. Es esmu pateicīga par šo projektu, jo šis projekts guva ļoti lielu pieredzi. Es gribētu turpināt iesaistīties šādos projektos, jo šie projekti ir burvīgi.